Saka, ka astotnieki necieš garā vājus vīriešus, vājus raksturā. Es esmu astotnieks un varu 100% apgalvot, ka tiešām tā arī ir. Un tajā grupā, kur mēs mācījāmies numeroloģiju, mēs tikām sadalīti pa dzimšanas datumiem. Tā kā mēs tur bijām, var teikt, astotnieki. Vienīgais tur bija atsevišķi tie, kas dzimuši 17. datumā, summā veido 8. Bet astotnieki un tie, kas ir 26. datumā, 100% var apgalvot, ka vājus vīriešus mēs neciešam. Un ja tā padomā, kāpēc? Jo astotnieki ir tie, kas grib rezultātu. Un ja tie vājie vīrieši, var teikt, pieķerās pie tās garās, stiprākas sievietes un cenšas uz tā rēķina būt blakus, tad viņiem nesanāks līdzās ar astotnieku, jo astotnieks prasīs rezultātu. Viņiem ir vajadzīgs, lai cilvēks uzņems atbildību. Bet vāji raksturā cilvēki to negrib darīt, un tāpēc šī valoda, savstarpējā komunikācija arī neveidojās, jo savādāk astotnieki šādus cilvēkus vienkārši var iznīcināt. Viņi nespēs izturēt viņiem blakus. Ņemiet to vērā.